Ūdensvīrs, esi sveicināts jau jūnija mēnesī, un jūnijas zvaigznes saka, šis laiks tev ir izklaidēji teātrim, kino, koncertiem, visām tām nodarbēm, kur tava dvēsele atpūšās un priecājās. Mēnesis, kad patiešām tu vari atpūsties, ir sevišķi pirmo dekādi. Otrajā, trešajā dekādē te būtu labi, ja tu atrastu interesantu darbu, jo tāpēc, ka citādi tev var būt mazāka vēlme strādāt šajā mēnesī, bet strādāt nāksies. Un tāpēc būtu labi, ja būtu kaut kādi interesanti projekti, kas tev aizrauj. Vari rīkot arī kaut kādus pasākumus saviem kolēģiem, piedalīties tādos saliedēšanās pasākumos un paskatīties uz kolēģiem ar citām acīm, lai jūsu darbs labāk ritētu, varbūt ir jāievieš kaut kāds jauns darba grafiks, tātad viss, kas saistīts ar darbu, 2. un 3. dekādē priekš ūdensvīra var iznākt priekšplānā. Kaut kas tur mainīsies, vai nu kaut kādas jaunas ziņas iegūsi par darbu, vai par kolēģiem, vai par priekšnieku, tad kaut kas ar darbu saistīts būs priekšplānā. Un dari visu, lai tev ir labi un prieks strādāt šajā mēnesī. Varbūt, ka kāds no ūdensvīriem mainīs darbu, meklēs kaut ko, kas aizrauja viņa dvēseli. Tā arī tāds plāns var būt. Var gadīties, ka kādam kolēģim jāpalīdz, kāds jāaizvieto. Varbūt jāparūpējas arī par saviem mājdzīvniekiem šeit, arī labi parūpēties. Un ūdensvīrs labi jutīsies savās mājās šajā mēnesī, ir tīpaši tie, kuriem ir ģimene. Vientuļnieki šajā mēnesī mazliet ilgosies pēc to cilvēka. Īpaši gribēsies to cilvēku, lai ir ar ko parunāties. Un tāpēc tiks meklēts tāds cilvēks, ar kuru ir vienādi priekšstati par dzīvi, par ģimeni, varbūt arī vienādi pārādumi vai mērķi vispār dzīvē, vienādi un vēlmes arī līdzīgas. Un, ja gadījumā gadās tā ūdensvīrs, ka kāds radinieks tev iepazīstina ar kādu cilvēku, ieskaties tajā vērīgi, jo šajā mēnesī tieši caur radiem, caur dzimtu, caur savu māju vai caur dzimto vietu, dzimtajā vietā tu vari satikt sev tuvu cilvēku. Tiem, kam jau ir ģimene, tiem visticamāk būs tāds mierīgs, ģimenisks laiks, patīkams mēnesis. Lai viss veiksmīgi. Atā, visu labu!